Laikā tiešām būtiski aug, un šeit ir arī Ingus ar komandu. Paldies Altuma cilvēkiem, kur strādā ļoti braši un strādā tā, ka mēģina pēc iespējas ātrāk iedot arī šos atzinumus. Ja ir kļūdiņas, tad arī pasaka, kur mēs varētu kaut kā saprasties, kas ir jāizlabo, lai projekts pēc iespējas ātrāk tiktu apstiprināts, ja? Bet tātad tiešām izmantot šo iespēju pēc iespējas ātrāk. Kas attiecās uz to, kādā veidā mēs vispār atbalstam šo te programmu, ir konsultācijas, kā jau es minēju, speciāls departaments Altumā, bet šeit ir arī Liepājā mums reģionālais centrs, arī pārstāvji no Altuma ir šeit, kur ir arī gatavi vismaz vispārīgi nokonsultēt, ja, un tad, ja kādi jautājumi var sazināties ar Rīgu, bet es domāju, ka pamatlietas ļoti precīzi jums izstāstīs arī šeit uz vietas, piemēram, Liepājā. Tad jūs redzat pārējos instrumentus, garantijas, aizdevums, garantijas, ko mēs sniedzam banku arī aizdevumiem, bet varbūt šeit no šīm te izceltajām lietām, man liekas, ļoti svarīgs ir punkts, kas ir grants. Vienkāršotā valodā runājot, tā ir dāvināta nauda. Ir 101 miljonus, kas ir dāvināta nauda, tā ir liela nauda, un jūs redzat, kas notiek varbūt arī Eiropā, jūs redzat, ka ir dažāds arī tendenci, jūs daudz varbūt esat dzirdējuši, ka fondu nauda pēc 20. gada var samazināties. Es domāju, ir jāizmanto grants tikmēr, kamēr šāda iespēja ir. Varbūt, ka nākamajā plānošanas periodā mēs vairs par grantiem nerunāsim. Liepāja, un prieks, ka pirmā māja ir Liepājā. Liepāja vispār patīkam pilsēta, brauc cauri, daudz atmiņu. Ir sanācis arī šeit uzturēties nedēļas nogalēs. Un, ja mēs skatāmies par Liepāju, ko tā ir izdarījusi iepriekš, es varbūt gribētu precizēt to skaitli vismaz no tiem datiem, kas mums nāca arī no Liepājas domes. Ļoti aktīvi bijusi Liepāja arī agrāk. 130 renovētas mājas tajā pirmajā programmā, kas jau tika minētas. Es domāju, ka tas ir tāds labs sākums iepriekš bijis, lai arī turpinātu būt aktīviem arī šogad un nākamajos gados. Tā, kā jau redzam, ja bija šis skaitlis 1030, šogad jau ir 142 pieteikumi, no Liepājas jau 25, tie ir cik 18%. Tā kā, man liekas, laba tendence, es domāju, liepājnieki var vēl labāk, ja, bet mēs šobrīd jau redzam, ka tā ir visaktīvākā pilsēta. Tā kā vēlreiz aplausi jums. Ja? Tā kā kopumā mēs tiešām palīdzam Latvijai augt, un šī ir viena no programmām, kuru mēs to palīdzam. Tā kā, ja ir kādi jautājumi, varbūt arī kaut kas var likties tāds kritisks, ko mēs varam darīt labāk, vai kādi ieteikumi, mēs laipni aicinātu vērsties pie manis, pie Ingus, pie visas komandas, kas ir šeit, centīsimies atbildēt. Jā, paldies!